Es kā kārtīgs parksēdu fans atkal kārtējo gadžetu nopirku. Īstenībā par elektrisko zāģi man bija diezgan tādas, likās tāda anekdota. Bet kaut kā sanāca tā, ka man krustās tur palūdzu palīgā vecos pirdzes guļbaļus sazāģēt, un es paņēmu savu zāģi līdzi. Un man tur sāk bišķi niķoties, es paņēmu, viņam gan bija štils par 300 eirikiem. Tad man iepatikās tie īstenībā nekāda vaina. Un tad es ieraudzīju, ka Lidlā ir šitāds te par 69. Paņēmu šito. Man patīk. Un tad tādi visādi pie mājas ir, es atvedu zari tādi, te ne zari, tādi liek tādā steķi iekšā. Negribās ar to, kamēr tu tur krāmējies un ņemies, un tikmēr tas benzīnieks tur rūc un smird, un šito tādā ziņā forši. Kas man patika? Patika, ka ķēde apstājas praktiski momentā. Es nezinu, tur droši vien kaut kāds sajūgs iekšā, bet, principā, jā, ķēde apstājas vienkārši kā tu palaidi šo rokturi vaļā, tā momentā arī apstājās. Jauda ir super. Godīgi sakot, īsti nezinu, kādā sakarā ir 16 soli ķēde, ne, bet sliede, līdz ar to ķēde. Jo, man liekas, ka šitādam pilnīgi pietika kaut kādiem 13. Un kas manā skatījumā ir mīnus, bet tāds mīnus, cik es saprotu, ir arī krutajiem visādiem tur makitē un kam, tā mums čoms teica. Kas varētu būt, tā kā šeit nav iespējas pievilkt sliedi kā štilam ar uzgrieznīti vecajā sistēmā. Un tev it kā ar roku šī te vieta, bet, ar roku šādi te velkot, tas ir bišķi kaut kas cits kā normāla atslēga, piemēram. Un es domāju, ka šitas ir tas bišķi klupšanas akmens, ka tā ķēde bieži būs jāpiespriego. Un te viņi varēja vienkārši atstāt normālu veco laiku uzgriezni. Bet visādi citādi, man liekas, priekš 60 eirikiem cilvēkiem, kuriem, piemēram, nav mežā jāiet, kuriem kaut kāda malka jāpazāģē pie mājas, te vada attālumā. Es vispār nesaprotu, kāda jēga no tā benzīna zāģa, kurš ir 100 reizes dārgāks, smird, tev deguna galā. Ja tu negribi tur indēties ar tām atgāzēm, tad tev jāpērk aspena degviela, kas ir kosmos cenā. Pirmkārt, šitas arī forši vienu kaut ko nozāģē, pēc tam, nezinu, 20 minūtes var neko nedarīt, nekas neatdziest, ne čoks nav vajadzīgs, nekas, forši, pat tāda nauda vispār.